Fire! Nu ko, sveicieni skatītāji, atkal atgriežās Melnā padoms, šoreiz jau 16. Un, kā ir teikts, pastāvēs, kas mainīsies, tāpēc 16. daļa sagaida jūs ar jaunu formātu. Tieši kā agrāk padomu jūs varēsiet izlasīt paši, taču atbildes sniegšu mutiski. Šoreiz tā kā jauns formāts, izmēģinājuma formāts, tikai 5 padomi, kas priekšsalīdzinoši citām reizēm ir ļoti maz, taču ceru, ka jums ļoti patiks šie padomi. Laiks ķerties klāt. Pirmais padomi. Es priecājos, ka man ir fani, jo, kā jau padoms prasa, esmu Melnā fans, ko man te uzdāvināt. Nē, nu, un tas jau ir glaimojoši, taču man dāvināt neko nevajag. Jo, nu, es esmu jauns, mani fani pārsvarā ir jauni. Es pieņemu, ka mans fans ir jauns. Un jauniem cilvēkiem parasti nav daudz naudas, līdz ar to pietaupēt naudiņu sev. Taču, ja nu tad tik ļoti vēlies, man var uzdāvināt 1060, labi, joks, piciņu. Un runājot par piciņu, laiks ķerties pie otrās lietiņas, kur ir nepieciešams mans padoms, jo tas būs saistīts ar šo padomu. Ko nekad nelikt uz picas? Tas ir jautājums, ko sev noteikti ir uzdevuši daudzi pavāri un daudzi picu cepšanas un ēšanas fani. Mana atbilde – viss ir atkarīgs no tavas gaumes. Jo kāds pateiks, uz picas nevajag neko vairāk par kādām olīvēm, neko vairāk par sieru un salamī vai kaut ko līdzīgu salamī un drusiņu kečupu. Kādam pica vispār skaitās kā to varētu nosaukt, mīklas gabals ar mazu drusciņu siera un aizdomīgi paskat sēnēm. Kādam pica skaitīsies pica tikai tad, kad tur būs 30,000 veidu siers. Suņi gan tur nebūs, bet 30,000 veidu siers, salāmī, dažāda veida zivju produkti, salāti, rukolas un tādā garā. Tāpēc man atbildu, ko nekad nelikt uz picas, ja tu taisi sev, nekad neliec to, kas tev negaršo. Ja tu taisi vēl kādam, respektīvi kādam ciemiņam, draugam, ģimenes loceklim un tādā garā, neliec to, kas zini, ka viņam negaršo. Piemēram, ja tu zini, ka tavam draugam negaršo zivis, neliec zivju produktus. Ja tu zini, ka viņam liekas pretīgi likt kaut ko saldu ar kaut ko sāļu, neliec uz picas M&M's. Nu, es domāju, ka šis varētu būt labs izskaidrojums. Uz kādu festu, lai dotos atlikušajā vasarā? Nu, ir gandrīz vai vasaras vidus. Vasara gandrīz, nu, vidus jau var teikt, ka ir. Vasara ir pusē. Daļa festu ir bijuši. Un tagad man ir ļoti grūti atbildēt, jo es pats neesmu festu cilvēks. Protams, ka varat doties uz standarta pozitīvus, kuram man šeit tūlīt ir jābūt. Uz Rīgas svētkiem, ko var uztvert kā festu, uz Ventspils svētkiem, ko arī var uztvert kā festu, respektīvi uz jebkuriem atlikušajiem pilsētas svētkiem. Un, protams, uz Summer Sound, ja viņš jau nav bijis, jo man vismaz liekas, ka nav bijis, nekas nav dzirdēts, ja viņš vispār šogad ir. Protams, vasara beigusies, tu tik un tā var doties uz Roju. Tas ir, protams, ja tu vēlies, lai Angry dzēru šoferi tevi triec nost, jo īpaši, ja tu pats idiots, kas mēģina skriet virsū šai mašīnai. Protams, vasarā ir vēl visādi dažādi koncerti, kaut kādas mazās zaļumbālītes, droši vien uz tiem arī var doties. Respektīvi, paņem un izvēlies, kas tev interesē. Vai tev interesē vienkārši pielieties? Ja tev interesē vienkārši pielieties, uztais festu pats pie sevis. Respektīvi, sāicina kaut kādus draugus, daudz alkohola, skaļu mūziku, un jūsu fests ir gatavs. Ja tev gribās kvalitatīvu festu, bet par lētu naudu, tad droši vien tev nekas neizdosies. Ja tev gribās tuts un tādā garā, Summer Sounds vai Weekends, ja viņš vēl nav bijis. Vai vispār kaut kādā ārzemju lielie festi, Glastonbury, Tomorrowland un tādā garā. Ja tev gribās vairāk rock mūziku, pameklē roku saistītus festus.
festu vēl ir daudz, un tu noteikti atradīsi savu piemērotu. Ķersimies pie nākamā jautājuma. Datorspēles. Nu, tur es varu ieteikt reizē ļoti daudz un reizē ļoti maz, jo gaumas visiem ir dažādas. Un jaunu datorspēli, es nezinu, ko tu esi spēlējis, tu varēji ierakstīt. Nu, ja tev interesē šūteri, nu, ja tu gribi vienkārši šaudīties, vienmēr labākais variants ir COD vai arī Battlefield. Nu, protams, var CSGO būt mazliet citādāks, jo, man liekas, mūsdienās CSGO vairs nav populārākais šūteris, lai arī varat man iebilst, jo es nezinu, es pats nespēlēju ne COD, ne Battlefield. Ja tu gribi sporta spēles, FIFA, NHL, tas ir, protams, arī atkarīgs, vai tu esi console gamer vai PC gamer, vienmēr var spēlēt. Ja tev nav ko darīt ar savu dzīvi, un tu gribi sev radīt jaunu dzīvi, nevis sakārdot savu tagadējo, the Sims is yours. The Sims is yours. Protams, var spēlēt, ja tu vēlies lūtot, you can play some RPG games where you can loot, vai arī tu vari spēlēt jebko no Bethesdas, respektīvi jebkuru Morrowind, vai vienkārši sakot, jebkuru Elder Scrolls sērijas spēli, sākot ar pašiem vecākajiem Elder Scrolliem, beidzot ar Skyrimu, vai arī Skyrimu nākotnē, Fallout, kas reāli manā izpratnē ir vienkārši tas pats Skyrims, bet nākotnē. Ja tu gribi, es nezinu, spēlēt kaut ko stratēģiskāku, kur ir jādomā, pievērsies klasikai, Age of Empires, ja tu gribi vai ja tu gribi būt trakais, uzspēlē Surgeon Simulator, vai arī Plague, pilnīgi divas pretējas spēles. Vienā tu mēģini glābt dzīvības, otrā tu mēģini nogalināt. Nu, protams, vienmēr var spēlēt Candy Crush un būt viens no mainstream kritēģiem uz nerviem, kas sūta, nu atsūta man vienu dzīvībiņu, nu man vajag, nu atsūta man biļetītes, netiek pāri. Nu, protams, ir vēl miljonus, triljonus spēļu, ko tu var uzspēlēt. Es ceru, ka šis padoms tev kaut ko palīdzēja. Un nu laiks arī pēdējiem padomam. Ko darīt, ja tu esi palikts zem tupeles? Nu, ja tu palikies zem tupeles, tad tas ir gandrīz vai tas pats, kas, ja tev kāds ir iestūmis friendzonā. Respektīvi, ja tu no turienes tiec ārā, tev var uzskatīt par izredzēto. Kā no turienes var tikt ārā? Nu, es neesmu zem tupeles, grūti pateikt. Taču, ja jau man ir jāsniedz padoms, tad labākais veids, kā tu varētu tikt ārā no šīs tupeles, ir parādīt savu raksturu. Protams, problēma ir arī tas, cik ilgi tu esi zem šīs tupelītes. Ja tu zem tās tupelītes jau esi ļoti ilgu laiku, sākot rādīt savu raksturu, pēkšņi negaidīt tas, kas tev ir tas vai tā, kas tev palikusi zem tupeles, var to nesaprast. Un tas var radīt lieku sarežģījums, taču tad, protams, var jautāt, vai tu vēlies vispār būt kopā, vai pat dzīvot kopā ar cilvēku, kas tev liek zem tupeles. Ja tu to vēlies, tad jāsaka to, ka tev ir jāizskaidro, kad tu zini, mīļā vai mīļais, ir tāda lieta, ka man negribās visu laiku visu darīt tikai pēc tavas vēlmes, jo zini, kā attiecības tā kā veido divi cilvēki, nevis viens cilvēks visu norāda, otrs cilvēks visu dara. Tas tā kā nav pareizi. Protams, šis cilvēks būs šokā, kā tu tā pēkšņi iebilsti. Un tāpēc labākais veids, kā cīnīties ar šo problēmu, ir pakāpeniski iebarot to, kā attiecībās abiem ir vienādas tiesības. Un, ja nu gadījumā tas otrs galīgi tevī nevēlās klausīties vai nereaģē, tad, kā saka, to var pasniegt ļoti brutāli, pēkšņi pieprasot savu līdzvērtīgu autoritāti jūsu attiecībās. Un, ja arī tad nekas nemainās, tad var izvēlēties turpināt būt zem tupelītes, turpināt būt zolīte, vai arī, bet ja tu mani kontrolē, mums nav pa ceļam. Un tas arī mans pēdējais padoms šajā pirmajā reizītē, kad es mēģinu padomus sniegt šādā veidā. Ja jums šie padomi nepatika, piedodiet,
Ja jums nepatīk man balss, piedodiet vēlreiz, tad es nesaprotu, ko jūs darat manā kanālā, ņemot vērā, ka praktiski visos video ir mana balss. Savukārt jums patika, droši laikojiet, subscribojiet, un pats galvenais komentāros sniedziet idejas, kādus padomus jums vēl vajag sniegt, jo man patīk sniegt padomus. Un es ar lielāko prieku palīdzēšu jums ar padomiem. Naudiņu gan lūdzu neprasiet, es esmu padomdevējs, nevis naudas devējs. Naudiņu prasiet darba devējiem, lai maksā jums algu, vecākiem, ja jūs valsts mazs bērns un nevarat nopelnīt, vai jūs esat galīgi un pilnīgi un absolūti izmisis, meklējiet citus risinājumus. Es šajām nebūšu risinājums. Paldies, ka skatījāties. Pareizāk sakot, klausījāties. Uz redzi!